Nu, tā tad īstā Brisbenā. Liela pilsēta, jā, nu tāda iedzīvotāju skaita ziņā apmēram tā kā Tukums, nu un vēl kā 2 miljoni klāt, nu 2 ar kapekām. Jā, tiešām liela pēc cilvēku skaita un pēc mājām izskatās tiešām, ka ļoti tāda, nu tiešām liela pilsēta, viņa skaitās 3. lielākā Austrālijā. Un ļoti skaisti, jā, tiešām, kas man bija pārsteigums, parasti neesmu liela pilsēta fans, bet atbrauc un ļoti forši. Gan tās lielās mājas, viņas kaut kā, nezinu, ļoti iedarās, manuprāt, un neko īpaši netraucē cits. Nu, besīgi, ka viņas tur ir un gribās tādu vecu abulu, bet no Austrālija pat pa sev nav nekāda vecā, bet tai pašā laikā Brisbenā ir vietiņas, jā, starp tām pašām lielajām mājām, tu var pastaigāt, atrast gan baznīciņas, gan tādas vecākas mājas, kas izskatās nu, gluži uz matu kā Anglijā no kaut kādiem, nezinu, gadsimtiem 5, 7 atpakaļ. Protams, nu, tās mājas reāli lielākoties ap kaut kā 1850. gadu, 1900. ir celts. Kas vēl Brisbenā, jā, transports ļoti foršs, nu, ļoti foršs izpildījuma ziņā, naudas ziņā nav foršs. Man šodien brauciens izmaksāja gandrīz $5, bet sistēma ir tāda, jā, ja tu pērc pie vadītāja, tad ir daudz dārgāk, bet ja tu nopērc to go-karti, tad viņi jāvalidē kāpjot autobusā iekšā un kāpjot ārā atkal jānopīkstina. Tad viņš pasaka, no cik tu esi iztērējis. No pirmā, protams, latviešu tāda vēlme apčakarēt sistēmu un kāpšu ārā es nepīkstināšu. Bet, nu labi, cilvēki pateica, ka par to tad noņem automātiski naudu un pa maksimālo braucienu. Tā kā labāk ir izdevīgāk viņu nopīkstināt abos virzienos. Nu, tad šodien, jā, pa kaut kādu pusstundas braucienu, gandrīz 5 Austrālijas dolāri, kas kaut kā 3 eiro, nu padāri. Bet tai pašā laikā ļoti forši, tāpēc, ka tu mierīgi izbrauc, bez lieliem sastraugumiem, autobus pārsvarā iet gan pa pazemi, gan pa virzemi, gan lielākoties viņam ir savu joslu, līdz ar to nav jāstāv nekādos ne sastrēgumos, nekur. Tālāk pa pilsētu, jā, nu centrs skaists ar visu to, ka liels mājas, satiksme ļoti normāli, un kas man patīk pilsētas smaržo tiešām, nu varbūt ne pašā centrā, bet viņi katrā ziņā nesmird, bet tikko tu paies bišķi nost, ir gan tāda tā kā eikalipta smarža, gan dažādi puķes, ziedi, es nezinu pēc kā, bet ļoti patīkami iet. Tīrs cilvēki laipni, jā, ļoti daudz ar sportu nodarbojās, visur ir velobraucieni, gājēji celiņi, tā kā mierīgi var skriet, iet un tiešām redzēja. Nu, es tagad mīrs nosti kaut kādu, nezinu, 28 grādu vai ko, bet cilvēki vēl skrienš tajā te karstumā, jā. Nu, Latvijā labākā gadījumā es sēdētu sūku taliņu kaut kur pie baseina. Bet jā, ir cilvēki, kas skrien, un šeit tas karstums, protams, nav tik izteikts kā ziemeļos, tāpēc, ka nu, tāds vējiņš nāk, tepat blakus ir okeāns, tepat riekuja Brisbenas upe man aiz muguras, un ārkārtīgi skaisti un patīkami, jā, nu jau kaut kāds stundiņas 6 staigāja pa visiem tiltiem, tiltu ļoti daudz, nesaskaitīja vēl cik, kad 10 točni ir. Un tad jā, bija ķengurs, salā ķengurs neredzēja, tagad dodos atpakaļ uz centru, un tad jau droši vien stāstīšu tālāk, kā gāja rītā. Aizmugurē centrālā dzelzceļa stacija, ļoti ārkārtīgi skaista māja, un joprojām tur kaut kādu vilcienu laikam apakšā kursē, es nezinu, es braucu uz citu ar autobusu. Un vispār, jā, šī tā daļa saucās, nu, tā kā Heritage Trail, nu, tāds kultūras mantojuma tak apmēram, un var iziet un tiešām pa tādām ļoti daudzām interesantām vietām, mierīgi kājām var izsteigāt kaut kādā pusotrā stundiņā. Neiespringstot, jā, man aizmugurē tā kā memoriāls tiem, kas gājuši bojā 1. un 2. pasaules karā, jā, daudziem būs pārsteigums, Austrāļi tajos arī karoja, jā, nu, 2. pasaules karā bišķiņ vairāk, jā, bija te klusā okeāna arī ko darīt, ne tikai Eiropā un Āfrikā. Un, jā, aizmugurē var redzēt tās jaunbūvas, bet viņas kaut kā tā, nu, patīkam ielējās vispārējā arhitektūrā, nav tā, ka, nu, pēc sūdas sacelts. Tā kā pa centru mierīgi var pastaigāt, ļoti skatāms, un tad es domāju vakarā aizies paskatīties, nu, kā pilsēta izskatās no otra krasta, tāpēc, ka ir ļoti daudz tiltu pāri upei, un tad var, nu, tā kā visu šito jaunbūvu, nu, tumsā apskatīties, kas droši vien arī galīgi smuki ir. Nu, tā kā, jā, nu, vēlāk vēl kaut ko pastāstīt. Kārtējs vakars Brisbenā kaut kāda 3. diena jau, un katru vakaru nevar nekādīgi nomierināties. Vēl atpakaļ uz centru, nu johaidinu, un zinu, kā kaut kā toči tā pilsēta baigi piedur, es pat nezinu, kāpēc. Nu, parasti nepatīk lielas pilsētas, bet, nu, te kaut kas ir, nu, it kā labi, tie paši debeskrāpi un smuki izgaismots un tā. Bet kaut kas ir, nu, johaidinu nevar saprast. Un tas miers var būt un cilvēki un it kā daudz mašīnas, bet tur kaut kur projām. Un vienmēr liekas, ka tieši tur, kur tu esi, tur tāds miers un smaržo.
Nu, viss tāda relaksēta, nu, kā var nepatikt.